uzņēmumā, kas saucās Petrolē, kas negrib publiski runāt ar cilvēkiem, bet kuriem ir baigi labais piedāvājums. Viņi ir sapirkuši mazos poļu Fiatiņus, atkal tiek reklamēts poļu bizness un itāļu, bet tajā laikā tu vari izmantot jebkuram pasākumam visu kaut ko. Tu vari sadzīt 25, jeb cik te šos te mazos poļu Fiatiņus, un tev viņi sabrauc. Uzņem cilvēkus, kā viņi tiek mazgāti, lai viņi tīri un skaisti. Un tad tev ir kaut kāds feelings. Tev ir zaļš, tev ir dzeltens, un tev viņi ir kopā, es nezinu, cik daudz. Nu redz. Laikam ne visi vēl līdz galam ir izkrāsoti, viņi tiek palēnām piepirkti. Un tad reku, viņš pat brauc, redziet? Viņš brauc un prot arī nobremzēt. Tur pastīsimies. Jā, šoferis. Jā, viņš var nobraukt 200 metrus. Un tad viņam pietrūks degviela. Un tad viņš mazliet iepildās no šīm te kannām, kas ir ļoti dārgi. Bet nu tad visu izdara kā vajag. Nu lūk. Ko mēs vēl redzam? Visādas sprundas. Bet galvenais ir šis te poļu Fiats 126P.